Labrīt, labrīt, mīļie televīzijas un raidījuma veiksmīgs uzņēmējs Latvijā skatītāji. Rudens ir klāt, gaiss kļuvis dzestrāks, pamazām jau arī koku lapas iekrāsojās rudenīgākos toņos. Bet mēs šorīt esam restorānā Fifi, kur ziedi nekad nenovīst un košās krāsas, kas atgādina par vasaru, apmeklētājus priecē visu cauru gadu. Bet kamēr es baudīšu franču bezē, tikmēr jūs, mīļie skatītāji, skatieties mūsu pirmo veiksmes stāstu. Zīmols Xiaomi Latvijas tirgū ienāca 2021. gadā, un šobrīd ir atvēris otro autorizēto zīmola veikalu. Ar vienādu uzsvaru uz inovācijām un kvalitāti Xiaomi nepārtraukti cenšas nodrošināt lietotājiem augstas kvalitātes pieredzi un darbības efektivitāti. Uzņēmums neatlaidīgi veido izcilus produktus par godīgām cenām, lai pateicoties inovatīvām tehnoloģijām visiem pasaulē ļautu baudīt labāku dzīvi. Xiaomi piedāvā preces sākot no telefonu lādētājiem līdz pat QLED televizoriem. Pircēju vidū viens no populārākajiem produktiem ir robots putekļu sūcējs, kas atvieglo mājokļa ikdienas uzkopšanu. Tas savāc netīrumus no grīdas, putekļus un veic arī mitro uzkopšanu. Tīrs gaiss mājoklī ir svarīgs, lai neiedzīvotos veselības problēmās. Xiaomi ir vairāki risinājumi, kas attīrīs gaisu, nogalinās baktērijas un efektīvi cīnīsies ar nepatīkamiem aromātiem. Tāpat ziemas sezonā viena no lielākajām problēmām telpās ir sauss gaiss. Lai to mitrinātu un apkārtējā vide telpās būtu veselīga un elpošanai labvēlīga, iesakām izvēlēties gaisa mitrinātāju. Mājdzīvnieku saimniekiem noteikti patiks automātiskā barotava, kuru var vadīt arī attālināti. Xiaomi ir plašs virtuves tehnikas piedāvājums. Populārs produkts, kas ietaupīs laiku gatavojot, ir virtuves robots. Tajā ir iebūvētas vairāk nekā 500 receptes. Tev atliek robotā ievietot tikai sastāvdaļas, un tava maltīte būs gatava pāris minūšu laikā. Veikala konsultanti ieteiks un palīdzēs tev atrast piemērotāko produktu tavām vajadzībām. Xiaomi veikalā atradīsi modernus, tehnoloģiski aprīkotus un veiktspējīgus mobilos telefonus. Līdz pat septembra beigām vairāk nekā 30 telefonu modeļiem un citām Xiaomi precēm ir īpašas atlaides. Visus produktus var iegādāties arī mūsu interneta veikalā. Priecāsimies tevi redzēt arī klātienē mūsu jaunajā veikalā, tirdzniecības centrā Alfa vai Akropolē. Raidījuma turpinājumā dosimies uz klīniku, kas ir viena no modernākajām privātajām klīnikām Baltijā. Dr. Mauriņa klīnika ir viena no modernākajām privātajām klīnikām Baltijā. Mūsdienīgajā gaišajā interjerā iekārtotas 6 operāciju zāles, 18 konsultāciju un procedūru telpas, kā arī 10 mājīgas palātas. Ārstniecības pakalpojumus šeit ik gadu var saņemt vairāk nekā 100 000 pacientu. Esmu profesors Mauriņš un strādāju šajā klīnikā, ko mēs esam izveidojuši, lai risinātu dažāda veida veselības problēmas. Pats pamats kādreiz tā bija fleboloģija, un tas ar laiku ir papildinājies arī ar citām medicīnas nozarēm, kurās notikusi tā pati evolūcija, teiksim, tā tālāka attīstība, un mēs esam iemācījušies mūsu pacientus ārstēt inovatīvi, mazinvazīvi un arī ar ļoti mazu sāpju līmeni, bez nepieciešamības vairāk atrasties ilgstoši slimnīcā. To, ko mēs esam uzsākuši šobrīd jau, tā ir laparoskops, kā tāda mazinvazīvā laparoskopiskā ķirurģija, kur mēs pacientiem piedāvājam gan trūču operācijas, gan arī žulcakmeņu operācijas šeit klīnikā. Dr. Mauriņa klīnikā pacients saņem ne tikai aprakstu un skaidrojumu par izmeklējumu rezultātiem, bet arī skaidru ārstēšanas plānu. Žulcakmeņa slimības un trūces gadījumā ārstēšanu veids Dr. Mauriņa klīnikas ķirurgi. Pamatā šīm laparoskopiskajām operācijām priekšrocības ir par to, ka operācijas tiek veiktas caur mazākiem griezieniem. Līdz ar to tas primārais iegūms pacientam ir mazāks sāpju sindroms. Jo lielāka brūce,
jo izteiktāks sāpju sindroms pacientam tiek šūtu muskuļu fascijas, kas ir biezākajā svēdera priekšējās sienas daļas, kas arī rada izteiktāku sāpju sindromu. Šajā gadījumā brūcis ir neliels, no puscentimetra līdz maksimums 2 centimetriem, pēc nepieciešamības dažāda izmēra attiecīgi, kā arī dažāda daudzuma. Dr. Mauriņa klīnikā konsultē un ķirurģiski ārstē profesionāla ārstu komanda Ilmārs Tračums, Sintija Lapsa, Alise Didrihsona, Jānis Pāvulāns un Jānis Opincāns. Ja mēs runājam par žultsakmeņu slimību, to mēs iedalām asimptomātiskā un simptomātiskā žultsakmeņu slimībā. Ja gadījumā cilvēkam bez sūdzībām ultrasonogrāfijas laikā ir diagnosticēta žultsakmeņu slimība, tad cilvēks vienkārši atnāk pie ķirurga izrunāties par iespējamām ārstēšanas taktikām, kad veikt holecistektomiju un vai veikt holecistektomiju. Ja pacientam ir simptomātiska žultsakmeņu slimība, jeb ir kaut kādas sūdzības attiecībā, kas varētu būt sliktas dūšas, sāpes labajā paribē, sāpes centrā vēderam, kas vairāk pastiprinās pēc ēšanas, ir īpaši vakaros, tad mēs runājam par biliārām kolikām. Primāri, tad mēs nākam pie ķirurga parunāties par to, kad un kāpēc veikt operāciju. Ārsti rekomendē regulāri veikt ultrasonogrāfijas izmeklējumus, lai agrīni atklātu problēmas un sāktu tās ārstēt. Bet, ja problēmu nav, iegūt sirdsmieru. Uztici savu veselību Dr. Mauriņa klīnikas kvalificētajiem ārstiem. Piesakies konsultācijai pa tālruni 67 37 47 47 vai www.lazermedicīnasklinika.lv. Turpinājumā jūs redzēsiet veiksmes stāstus no izstādes Riga Food, kādi jaunumi un inovācijas pārtikas nozarē. To skatieties jau tūlīt! Grants Bakery ir maiznīca, kas cep maizi un citus miltu izstrādājumus, izmantojot ekoloģiskas izeivielas un dabīgu dzīvu ieraugu. To, kā maizīte būs padevusies, tieši nosaka bioloģisko fermentācijas procesu kvalitāte. Tādēļ nekas netiek ekonomēts ne uz izeivielām, ne arī laiku. Maizei ļauj nobriest dabiski, to nesteidzinot. Līdz ar to katra maizes klaipiņa pagatavošanai nepieciešamas vismaz 3 diennaktis. Mīklai pievienotie kviešu pilngraudu, rudzu vai griķu milti nevien veido un bagātina maizes garšu, bet padara to par vērtīgu vitamīnu, minerālvielu un šķiedrvielu avotu. Grants Bakery sortiments iekļauj tradicionālo franču baltmaizi ar saldkrējuma sviestu, ķirbju maizi ar ķirbju biezeni un sēklām, tumšo maizi ar rudziem, griķiem un liņsēklām, virkne pilngraudu maizes, tai skaitā ar sēklām, olīvām un kaltētiem tomātiem, kā arī maizi ar cieto sieru, kas ieguva medaļu Riga Food izstādē. No visiem maizes veidiem skābmaizei pienākas goda vieta. Cepta ar dabīgu ieraugu, skābmaize sevī uzņem visu dabas spēku. Regulāra Grants Bakery skābmaizes lietošana uzturā var palīdzēt organismam uzņemt vairāk B grupas vitamīnu, antioksidantu un tādas svarīgas minerālvielas kā magnijs, dzels un cinks. Tas savukārt var veicināt labāku gramošanu, stiprināt imūnsistēmu un nodrošināt ilgstošāku sāta sajūtu, neriskējot pieņemties svarā. Visu Grants Bakery ražoto produkciju var iegādāties interneta veikalā www.grantsbakery.lv un maiznīcas ceptos maizes klaipiņus var nosūtīt arī uz jebkuru vietu Latvijā. Citas tirdzniecības vietas ir norādītas uzņēmuma mājaslapā. Lai svaigas un gardas maizes smarža vairo prieku, mājīguma sajūtu un laimi katrā mājoklī. Mans biznesa hobijs vai hobija bizness, kā to lai labāk nosauc, ir pirmkārt ir šokolāde. Esmu šokolādes meistare. Tas ir ziemai un vasarai jau 3. gadu ir gelato tipa saldējums, tātad itāļu tipa saldējums, ar ko es tagad cenšos iepazīstināt visus, kam garšo saldējums un kam gribas, lai viņam garšo. Gelato ir vairāk kā, angliski viņš saucās artisan. Īsti latvisku tulkojumu šim vārdam es neesmu atradusi. Tas varētu būt tāds mazu apjomu amatniecisks saldējums. Teiksim tā. Tātad viņš netiek ražos rūpnieciski, katra porcija ir samērā maza.
no 2 līdz kaut kādiem varbūt 10 kilogramiem reizē. Man ir tikai 2 kilogrami vienā piegājienā. Gatavoju es viņu pati. Katrs sīkumiņš, kas viņam tehnoloģiski pienākās, man ir atstrādāts, un es viņu ļoti precīzi un rūpīgi arī ievēroju. Kas vēl viņam ir īpaši viņam ir tas, gelato šim te manējām ir apmēram 50 līdz 60% piena, kas nāk no mūsu pašu ģimenes saimniecības. Te es cenšos braukt pa pilsētas svētkiem, gan pamatā tas ir pa Vidzemi, nekur tālāk mēs nebraucam. Man ir tas saucamais food trucks, kur es piedāvāju saldēm, es cepu vafeles, 4 veidu pankūkas, man tur ir kafija. Nākamgad būs arī mīkstais saldējums, tas soft gelato saucamais, kur novelk kloķi un pielīst. Un tad var, protams, internetā, ja kāds grib, var pasūtīt, es varu iepakot kaut vai 5 kilogramus, varu iepakot un sarunāt, aizvest, un tad būs visu ziemu ko ēst. Vai tu zini, cik daudz un dažādos veidos var pagatavot smilts ērkšķus, saglabājot to dabīgās un veselīgās īpašības? Skatieties, mēs jums parādīsim! Sijā Lības ir ģimenes uzņēmums Ropažu novadā, kas specializējas smiltsērkšķu audzēšanā un to pārstrādē, piedāvājot dažādus dabiskus un veselīgus produktus, kas izceļas ar augstu uzturvērtību. Uzņēmums dibināts 2021. gadā, un tā zīmols ir Lības dārzi. Galvenie produkti ir smiltsērkšķu sula, dabiska un nefiltrēta, piedāvājot visu smiltsērkšķa ogu bagātību vienā pudelē. Sula ir saudzīgi pasterizēta, lai saglabātu visas tajā esošās vērtīgās uzturvielas, tostarp C vitamīnu, beta-karotīnu un omega-taukskābes. Pikantās mērces apvieno smiltsērkšķu skābeno garšu ar izmeklētām garšvielām, radot unikālu piedevu gaļas, zivju un dārzeņu ēdieniem. Ievārījumi, kuros smiltsērkšķu ogas apvienotas ar plūmēm, aprikozēm un rabarberiem. Īpaši izceļams ir smiltsērkšķu džemiņš, kas ir garšas baudījums un dabas spēka avots vienā burciņā. Pastilas, svaigi un veselīgi našķi, kas piedāvā dabisku enerģijas devu un ir lieliska izvēle uzkodai starp ēdienreizēm vai veselīga alternatīva saldumiem. Maigie un gaisīgie smiltsērkšķu zefīriņi piedāvā jaunu, oriģinālu garšu pieredzi, kas noteikti būs gan bērnu, gan pieaugušo iecienīts našķis svētku laikā. Koncentrēts smiltsērkšķu sīrups ideāli piemērots dzērieniem vai konditorijas izstrādājumiem, lai pievienotu unikālo smiltsērkšķu aromātu un garšu. Pulveris – dabīgs un koncentrēts produkts, kas saglabā visas smiltsērkšķu ogu vērtīgās īpašības. Tēja – dabisks un aromātisks dzēriens, kas sniedz iespēju baudīt smiltsērkšķu ogu un lapu labvēlīgās īpašības katrā tasītē. Sijā Lības komandai savā darbā visvairāk patīk būt ciešā saiknē ar dabu un radīt veselīgus, dabiskus produktus, kas sniedz labumu cilvēkiem. Viens no galvenajiem mērķiem ir izglītot sabiedrību par dabīgo produktu lietošanas priekšrocībām un veselības ieguvumiem, kā arī radīt ilgstošu uzticību zīmolam Lības dārzi. Nākamais stāsts būs par dabīgi fermentētu un ražotu dzērienu Kuldīgā. Vai tu jau zini, par ko es runāju? Pačukstēšu mazliet priekšā. Šo zīmolu izdomāja pāris kopā ar sunīti Rūdīs, kurš nu jau ir kļuvis slavens visā pasaulē. Uzņēmumam 9. septembrī paliek 5 gadi. Uzņēmums ir radies pateicoties maniem partneriem Jegoram un Darjai un mazajam sunītim Rūdīs, kas ir mūsu emblēmā, tāpēc arī Rūdīs saucās. Jā, un tas ir radies dzīvoklī, 3 ritru burkā un izaudzis līdz 11 dažādu valstu biznesam, kur mēs tirgojam mūsu kambuču. Jā. Un pagājuši gadu mēs dabūjām pasaules labākās kambučas titulu vienā no nominācijām. Rūdīs mēģina atšķirties no citiem kambučas ražotājiem, līdz ar to mēs gatavojam, kā mēs smejamies, beidzot garšīgu kambuču. Klasiskās kambučas arī ļoti garšīgas, bet viņas ir sausas un nedaudz garšo pēc etiķīša, kāda klasiski viņai jābūt. Un Rūdīs savā fermentācijas procesā izmanto dažādus augļu biezeņus vai augļu sulas un dabūna tādu limonādīgu garšu. Un tas galvenais iemesls, kāpēc kambuča vispār visā pasaulē paliek populāra, tur ir iekšā probiotiķi, vitamīni,
tas, kas palīdz mums organismam justies labāk, domāt labāk, izskatīties labāk. Probiotiķi ne tikai, protams, kambučā, bet vispār viņi palīdz mūsu zarnu traktiņam sakārtot visas, saregulēt visas lietas. Visbiežāk mēs dzīvē mīlam baudīt picas, burgerus, pastas, kas ir ļoti garšīgi ēdieni. Tas viss mums var sakrāties organismā, un šie produkti ar probiotiķiem palīdz to visu sakārtot. Tas, protams, nav brīnuma līdzeklis, bet, kā mēs viņu saucam, dzēriens ar pievienoto vērtību, kas nav vienkārši limonāde. Un plus viņš ir ļoti garšīgs, jā, un ar mīlestību no Kuldīgas nāk. Mums ir papildus tas, ko mēs esam reti Eiropā, nu jau paliek vairāk. Esam uzražojuši kambuču, kas ir 3 reizes fermentēta un uz šampanieša rauga, un viņā ir naturāli parādījušies burbulīši, uzrūguši, un tā ir hard passion kambuča. Līdz ar to visiem tiem cilvēkiem, kam gribās līdzīgi kā organiku vīnus un daudz ko citu dabīgu baudīt, ir iespēja arī kambučas pasaulē tieši no Rūdijas kambučas iegādāties dažādas garšas. Galvenais ir mēģināt. Nākamā uzņēmuma radītājs tic tam, ka daba spēj dziedēt. Tāpēc ir radīti dažādi produkti, kas var atrisināt veselības problēmas. Radīts Latvijā ar mīlestību un rūpēm, vietējais uzņēmums Clarivel piedāvā uztura bagātinātājus, kas radīti tikai no dabīgām sastāvdaļām – augiem, vitamīniem, minerālvielām un aminoskābēm. Clarivel produkti saudzīgi rūpējas par jūsu organismu, atbalstot to katru dienu. Produktu sastāvā ir tikai tīrākās un kvalitatīvākās izeivielas, lai jūs saņemtu labāko no dabas. Produkti nesatur mākslīgas krāsvielas, konservantus, kā arī ģenētiski modificētus organismus. Visi Clarivel produkti ir piemēroti arī vegāniem. Ja meklējat atbalstu imunitātei, emocionālajam līdzsvaram, labam miegam, vairogdziedzeru darbībai vai asinsvadu veselībai, uzticieties Clarivel produktiem, kuri palīdzēs jums uzturēt veselību un labu pašsajūtu. Clarivel produkti ir īpaši vairākos aspektos. Viens ir tā ir unikāla recepte, kas paredzēta konkrētu problēmu risināšanai. Tā ir zinātniski pierādīts sastāvs, un kas ir īpaši svarīgi, sastāvdaļu daudzums ir klīniskos pētījumos pierādīts kā efektīvs konkrētajai problēmai. Mēs, protams, plānojam plašāk, tālāk. Mēs gribam paplašināt eksporta tirgus, gribam paplašināt produktu klāstu. Mēs šobrīd aktīvi strādājam pie specifiskas produktu rindas gan pieaugušajiem, gan bērniem, kuriem tirgū līdzīgi šobrīd nav. Clarivel produkti jūs gaida Benu aptiekās, interneta aptiekā, Latvijas aptiekās un Livin veikalos. Un, protams, arī Clarivel interneta veikalā clarivel.com. Ļaujiet dabai un Clarivel parūpēties par jūsu veselību. Nākamais uzņēmējs sevi ir pierādījis savā nozarē, jo 10 gadu pieredze ir veicinājusi strauju attīstību, izaugsmi un lielus mērķus nākotnē. Sijā Visapak ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar iepakojuma materiālu ražošanu un vairumtirdzniecību, kā arī palešu aptīšanas plēvi, līmlenti ar jūsu dizainu, burbuļplēvi un citiem, kā arī iepakošanas iekārtu pārdošanu un pilnas servisa nodrošināšanu. Visapak strādā Latvijas tirgū jau vairāk nekā 10 gadus, kā arī pēdējo gadu laikā īpaši koncentrējas uz eksportu. Uzņēmums sadarbojas ar Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un citu valstu uzņēmumiem, turpinot palielināt eksporta apjomus un attīstīt jaunus virzienus. Visapak specializējas palešu aptīšanas plēvju ražošanā. Šogad tika investēti vairāk nekā 70 000 eiro jaunās iekārtas iegādei, un tā jau ir 8. iekārta, kas nodrošina pēdējā plēves ražošanas cikla īstenošanu. Kā arī uz nākamo gadu ir ieplānots investēt vismaz 100 000 eiro jaunas, inovatīvas iekārtas iegādei, kas padarīs uzņēmumu vēl konkurētspējīgāku. Iekārtas ir dažāda tipa. Tās spēj izstiept, sagriezt, pārtīt plēvi, bet tas vēl nav viss. Visapak ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas var ražot unikālu cordless jeb bezserdes tehnoloģijas plēvi, kas var būt gan izstieptā, pre-stretch, gan arī neizstieptā, izmantošanai gan uz aptīšanas iekārtas, gan aptīšanai ar rokām.
Šāda plēve ir ekorisinājums, jo ražošanas procesā netiek izmantotas kartona serves. Tas būtiski samazina klientu izmaksas uz plēves iegādi un nodokļiem. Arī viens no uzņēmuma top produktiem ir palešu aptīšanas iekārtas. Visapak priekšrocības ir iekārtu kvalitāte, labākā cena tirgū, ātrs servis un palīdzība iestatīšanā, ne tikai garantijas periodā, bet arī pēc tā. Plašākai informācijai varat sūtīt pieprasījumus uz e-pastu. Ja jums nepieciešams iepakojums, jautājiet Visapak. Nākamais uzņēmējs jau daudzu gadu garumā piedāvā preces, kuras noderēs profesionālai uzkopšanai, tajā starpā arī tehniku un inventāru. Taču ir vēl viens ļoti interesants produkts, par ko mēs pastāstīsim jums jau tūlīt. Skaties un iespējams tieši tev vai tavam uzņēmumam tas varētu noderēt. Kompānija ir nodibināta 2013. gadā. Pirms tam mēs bijām amerikāņu kompānijas Diversey oficiālā pārstāvniecība, bet dažu gadu atpakaļ mēs apvienojāmies ar manu draugu no Igaunijas, un mēs tagad esam 2 līdzīpašnieki. Strādājam tieši šajā te virzienā, ko es te redzu. Tātad bari, restorāni, horeka, teiksim, apvienojot. Uzkopšanas kompānijas, cateringa kompānijas, biroji, skolas, slimnīcas. Runājot par ķīmiju, varu pateikt, ka tā ir siltā ķīmija, jo nāk no Spānijas. Lielākā daļa produkcijas ir ekoprodukcija ar ekozīmolu. Labā ar to, ka tiešām viņi ļoti efektīvi strādā ļoti labi. Jebkurai virsmai neizraisa alerģijas cilvēkiem pēc mūsu pieredzes. Un atkal labā ar to, ka ražotājs piedāvā dozēšanas sistēmas, tā saucamās slēgtās dozēšanas sistēmas, ka cilvēkam tur nav jādomā, kā iedozēt un cik iedozēt. Jā, tad sistēma automātiski padod darba šķīdumu tādā koncentrācijā, kāda ir nepieciešama, lai nesabojātu virsmas un nepārtērēt produktu. Šis te produkts ir ārkārtīgi interesants, manuprāt, jo tas ir pārtikas printeris, kurš dod iespēju drukāt ar pārtikas krāsām uz absolūti jebkuras virsmas, vai tie būtu, pieņemsim, cepumi vai šokolāde, neliela augstuma torte. Principā varat izveidot, teiksim, cepumu partiju ar savas kompānijas zīmolu vai, nezinu, savas meitas bildi. Pārsvarā mēs sadarbojamies ar juridiskām personām. Viss notiek ļoti vienkārši. Var ieiet mūsu mājaslapā. Pilnīgi viss sortiments klāsts ir piestādīts tur ar visām cenām. Var izvēlēties, var piezvanīt mums. Mēs varam atbraukt pie klienta, pastāstīt, parādīt, patestēt, ja ir runa par ķīmiju vai, teiksim, ja runa iet par vienreiz lietojamiem traukiem, tad varam atbraukt pie klienta, parādīt, kādi mums ir varianti ar apdruku, ar personisku apdruku, pieņemsim, ja? Kontaktējieties, zvaniet, rakstiet, esam ļoti atsaucīgi, atbildīgi. PTA mēs nesolām. Mums ir labākie sadzīves tehnikas zīmoli par jums piemērotākajām cenām vienu vietu. Iesakām un konsultējam, pārdodam un piegādājam. Viss kā ierasts, tik priekš jums. Jūs mums esat lolojums. Dambja 3A un www.pta.lv. Ienāciet un pārliecinieties. Paldies, mīļie raidījuma skatītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā svētdienas rītā. Priecājos izbaudīt šo skaisto ziedošo atmosfēru restorānā Fifi un aicinu arī jūs. Restorāns katru svētdienu rīko brančus, esiet aicināti arī kopā ar bērniem, jo šeit ir lieliska bērnistaba un jūs visi varēsiet pavadīt burvīgi laiku. Paldies un uz tikšanos jau citā reizē!